sveiciens tev šajā jaunajā dienā un šajā jaunajā nedēļā. Tas esmu es, Artūrs Avotiņš no Joshua Ministrijas kalpošanas, un šis video ir vārds šai nedēļai. Tikko mums ir aizvadīti šie svētki, lieldienas, un pilnīgi noteikti kādā brīdī tu dzirdēji šo vārdu, un šis vārds ir Jēzus, un par šo vareno darbu, ko viņš paveica priekš visas cilvēces, priekš katra viena cilvēka. Un tas ir labi ticēt Jēzum, jo tas, ko viņš izdarīja, tā ir patiesība. Tas, ka Jēzus piedzima šajā pasaulē un arī nodzīvoja to kā cilvēks, bet viņš arī piepildīja savu misiju. Viņš atdeva savu dzīvību par katru vienu cilvēku. Viņš mira, bet viņš arī augšām cēlās. Un svarīgi, lai šis netiek minēts un lai mēs neatceramies to tikai un vienīgi šajos svētkos lieldienās, bet lai Jēzus ir mūsu sirdīs katru dienu, ir tik ļoti svarīgi būt drošiem un pārliecinātiem par to, ka mēs viņam piederam, ka mēs esam glābti. Tas nozīmē, esam pestīti, Jēzus ir mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, un viņš ir mūsu kungs, glābējs, un viņš ir arī mūsu draugs. Un šis viss, tikko arī aizvadītie svētki, un vēsts par Jēzu galvenokārt, tas ir fakts, tā ir realitāte. Un ir ļoti svarīgi un ir tik labi ticēt Dieva vārdam, ir tik labi ticēt Bībelē, ko es pašlaik turu savās rokās. Bībele latviešu valodā, kādās citās valodās, es zinu vismaz piemēram, citreiz angļu valodā tulkotās Bībeles angliski, citreiz uz to vāka virsū ir rakstīts Holy Bible, tas nozīmē svētā Bībele, un tā tas patiešām arī ir, tā ir svēta grāmata, tā ir tīra patiesība. Tie nav kaut kādi seni cilvēku sarakstīti stāstiņi vai pasakas, bet nē, tas ir tālu prom no kaut kā tam līdzīga, jo Bībele ir īstas un reālas cilvēku liecības, cilvēku kā acu liecinieku sarakstīti notikumi. Un tātad tā ir patiesība, un ir labi ticēt Jēzum un tam, ko viņš ir paveicis priekš katra no mums. Un manā sirdī bija arī dalīties ar notikumiem, kas notika uzreiz pēc Jēzus augšām celšanās. Mēs lasam šos notikumus apostoļu darbu pašā 1. nodaļā. Mēs lasām, ka Jēzus pēc savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija parādījies pirmkārt saviem mācekļiem, un ir rakstīts, ka 40 dienas bija mācījis, runājis par Dieva valstību. Mēs arī ļoti labi zinām to, ka Jēzus arī, protams, parādījās mācekļiem pirmkārt, un viņš arī tika paņemts prom no viņu acīm. Viņš tika uzņemts debesīs, un ir šīs rakstu vietas apostoļu darbu 1. nodaļā. Jēzus apsola saviem mācekļiem to, ka jūs dabūsiet spēku no augšienes un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā Jūdejā, Samārijā un līdz pat pasaules galam, it visur, tad, kad jūs saņemsiet svēto garu. Un kas tieši nāca manā sirdī, es tūlīt ar to arī dalīšos. Tas ir no 9. panta sākot. To sacījis viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņu acīm,
Kad tie viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja 2 vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Un mēs saprotam to, ka tie bija 2 eņģeļi, pilnīgi noteikti šajās baltajās drēbēs. Un patiešām interesanti paskatīties uz šo stāstu. Jēzus tiek paņemts, uzņemts debesīs. Mācekļi redzēja to savām acīm. Viņi redzēja, kā Jēzus tiek pacelts, un šeit ir rakstīts, kā padebes paņēma Jēzu projām, uzņēma prom no viņu acīm, un viņi noteikti skatījās vēl kādu krietnu laiciņu, vērojot, kā viņu glābējs, kā viņu kungs tiek paņemts pēkšņi projām no viņiem. Un tomēr šie eņģeļi iedrošināja mācekļus, ka nebrīnieties tā, viņš tāpat arī nāks atpakaļ. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs tik ļoti reizēm nebrīnamies un lai neienāk šaubas mūsu sirdīs. Jo Dievs, viņš ir glābējs, viņš ir dziedinātājs. Lai mēs nesam tik ļoti izbrīnīti, Dievs dziedina, viņš atjauno, viņš kādu izdziedina no pilnīgi nedziedināmas slimības. Wow! Jā, tas ir vareni, tas patiesi tā arī ir, amen, bet lai mēs no sirds ticam, ka jā, tā ir patiesība. Un ir svarīgi, un ir tik labi ticēt visam Dieva vārdam. Mēs varam varbūt ticēt bez šaubām, jā, Dievs dziedina, bet mums ir arī jātic, ka Jēzus kādu dienu arī nāks atpakaļ. Viņš pirmkārt paņems savu draudzi, viņš paņems savu līgavu pie sevis, un kādu dienu viņš arī nāks atpakaļ pēc tam uz šo zemi un valdīs jau kā kungs, kā valdnieks pār visām nācijām. Ir svarīgi ticēt arī šiem lielajām un varenajām lietām, šiem Dieva apsolījumiem, jo to ir teicis pats Dievs, viņš pats to ir apsolījis. Tāpēc ir svarīgi un ir tik ārkārtīgi labi katru vārdu, ko Dievs ir pateicis, vienkārši pieņemt, paturēt savā sirdī un ticēt tam, jo tā visa ir patiesība. Ir tik labi pieņemt Dieva vārdu, jo Dieva vārds, piemēram, arī saka, ka Jēzus uzņēmās šīs briesmīgās ciešanas, Jēzus uzņēmās tos sitienus, tās rētas brūces, un viņa brūcēs, tu un es, mēs jau esam dziedināti. No citiem Bībeles tulkojumiem ir teikts, mēs jau bijām dziedināti viņa rētās. Ja mēs to pieņemam un ticam, vienkārši pieņemam ticībā, jā, Jēzus, ticu tam, tu nomiri par mani, lai es būtu glābts un arī dziedināts, es ticu tam. Ja tu tam tici, pat šajā pat brīdī, tu esi viņa rētās dziedināts, Jēzus vārdā. Tu esi vesels. Ir taču tik labi pieņemt to. Un ja mēs tā darām, vienkāršā ticībā, bērna ticībā, ja mēs to satveram, noticam un pieņemam, tas manifestējas, jeb tas piepildās un notiek tavā un manā dzīvē. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kā šie eņģeļi iedrošināja šos Jēzus mācekļus, nebrīnieties tā, Jēzus nāks atkal atpakaļ uz šo zemi, lai mūsu sirdīs nav tāds pārlieku liels izbrīns vai pat, lai tas neaiziet uz šaubām. Wow, kā tas var būt? Jēzus
Piemēram, Jēzus nāks atpakaļ uz šo zemi, bet es to īsti nesaprotu kā. Bet tā ir patiesība. Jēzus nāks atpakaļ. Vienkārši ticēsim Dieva vārdam, jo tas ir Dieva patiesība. Es vēlējos dalīties ar šo vārdu šajā nedēļā. Tu droši vari lasīt šīs rakstu vietas atkal un atkal, un arī jebkuras citas rakstu vietas, jo viss Dieva vārds ir pilnīgs, viss Dieva vārds ir tikai un vienīgi patiesība. Tāpēc esi svētīts un piepildīts ar Dieva klātbūtni caur viņa svēto garu, un lai tev ir patiešām prieka pilna šī jaunā darba nedēļa pēc lieldienām, pēc šiem svētkiem, lai nekas nepazūd, lai šis prieks, svētku noskaņojums nepazūd, bet turpinās, jo Jēzus patiesi arī ir augšām cēlies un dzīvs, un viņš valda. Un viņš vēlas, lai tu tuvojies viņam, un tad viņš tuvosies tev. Esi svētīts Jēzus vārdā, pagaidām teikšu tev atā.